Labvakar, darbie skatītāji! Labvakar tie, kas skatās mūsu tiešsaistē, un labvakar tie, kas skatīsies vēlāk mūsu ierakstā. Esam uzsākuši šā gada sarunu ciklu par veselību, kurā būs sagaidāms 5 sarunas, un šovakar ir mūsu pirmā saruna. Šos ierakstus varat vērot pēcāk Facebook lapā Veselīga Rīga, 2 gan YouTube kanālā un Spotify sarunas par veselību. Šīs sarunas organizē Rīgas valsts pilsētas pašvaldības labklājības departaments, un šovakar uz sarunu mēs esam aicinājuši RSU vadošo pētnieci, PhD Kristīni Šneideri. Es esmu Rūta Plauda Dedela, ģimenes ārste, un moderēšu šīs te sarunas. Labvakar! Labvakar! Prieks būt šeit! Jā, varbūt tad pāris vārdos pastāstat par sevi, kā nonācāt līdz šim brīdim savā dzīvē? Es teiktu, ka stāsts ir varbūt vienlaikus tāds ļoti vienkāršs un varbūt arī tāds mazliet sarežģīts, jo patiesībā es esmu pēc pirmās izglītības angļu filologs un es psiholoģijā nonācu nejauši. Pilnīgi caur nesaistītām lekcijām, kur man pastāstīja, ka eksistē psiholoģija, eksistē kognitīvā psiholoģija, un es tad nonācu Stradiņu universitātē. Tolaik psiholoģijas bakalaura studijas pabeidzot un uzsākot maģistra studijas, es sapratu, ka tā mana patiesā interese ir tieši kognitīvā psiholoģija, neiropsiholoģija. Tātad mani interesēja, kas notiek smadzenēs brīdī, kad mēs veicam kaut kādas darbības, veicam kaut kādas aktivitātes. Un man bija savi mērķi, savi plāni, man bija maģistra darbam tēma smuki noformulēta, jau es biju skaidri izdomājis, ko es darīšu, kad mani uzņemšanas komisijā pajautāja, vai man būtu interesi iesaistīties pētniecībā. Un vēlāk, ejot uz priekšu, jau pārunājot to ar docētājiem un nākotnes kolēģiem, tas piedāvājums bija par veselīgu novecošanos. Mērķis tātad bija izpētīt, kā aerobā fiziskā slodze, ar to nodarbojoties ilgtermiņā, kā viņi ir sasaistīti ar kognitīviem procesiem un arī ar smadzeņu struktūrāliem mērījumiem un tā tālāk. Un man tā novecošanās, man bija 27, 28 gadi, es teicu, kāda novecošanās? Bet labi, ir interesanta tēma, ir iespēja iesaistīties projektā, tātad tā jau ir kaut kāda tāda attīstība. Labi. Ja ir iespēja, es pamēģināšu. Un es atceros to brīdi, kad es sapratu, ka ir. Es sēdēju un gatavojos konferencei, pirmai savai konferencei liela izmēra, un es lasu, un rakstā ir viens īsts teikums, kas saka, smadzeņu apjoms sāk samazināties sākot no 28 gadu vecuma. Man 28 gadi. Un tad es sapratu, ka nav kāda novecošanās. Tā realitāte ir tāda, kāda viņa ir. Mēs tā ļoti poetiski runājam, un mēs piedzimstam, un tad tas process arī sākas. Vienkārši dažbrīd viņš sākas ātrāk, dažbrīd viņš mazliet palēninās, bet patiesībā novecošanās attiecas uz mani, kad man ir 28, uz mani tagad, kad man ir 37, un viņa attieksies uz mani arī, kad man būs 47, 57 un tā tālāk. Tā es nonācu pie novecošanās. Labi, tad parunāsim, kā nodzīvot tad veselīgu dzīvi un kas tad ir tā novecošanās. Ja? Tad ar to varbūt arī sākam. Kas ir novecošanās? Novecošanās pati par sevi ir ļoti neviendabīgs process, bet neizbēgams process, kura laikā pakāpeniski, dažbrīd ātrāk, dažbrīd lēnāk, notiek mūsu gan tāda fiziskā, gan psiholoģiskā ķermeņa darbspēju tāda, samazināšanās, palēnināšanās. Un tā var būt saistīta ar dažādiem faktoriem. Ir ļoti daudz dažādu teoriju, kas meklē iemeslus, kādēļ mēs novecojamies, bet, no tāda evolucionārā skatu punkta tā teorija ir tāda, ka mums vienkārši ir galā stop kloķis, mēs beidzam būt kaut kādā brīdī vērtīgi, līdz ar to mums vienkārši pakāpeniski ir jāpasliktinās, lai mēs tā sekmīgi esam pavadījuši dzīvi un sekmīgi viņu esam noslēguši. Tā varbūt tas tā ļoti raupji izklausās, bet tā ir tāda, no tāda evolūcijas skatu punkta. Ja mēs skatāmies no citu teoriju aspekta būtībā, mēs piedzimstam ar kaut kādu tādu diezgan dotu ķermeni, un šis ķermenis laika gaitā saņem vides ietekmi. Un mēs zinām, ka mūsu ķermenis atjaunojas, viņas spēja dalīties, viņas spēja atkal, tāpat kā tad, ja mēs sagriežam ādu, tā āda sadzīst ar laiku, vai ne? Tāpat tas ir process, kā mūsu ķermenis darbojas.
Bet ar laiku mums novecojoties un vidas ietekmē, šīs šūnas sāk atjaunoties lēnāk un mazāk kvalitatīvi. Līdz ar to sanāk, ka mūsu ķermenis tiešām viņš vienā brīdī tīri fiziski vairs nespēja būt tik efektīvs, kāds viņš ir bijis piedzimstot, jo vienkārši šis šūnu atjaunošanās process ir sliktāks. Tas ir runājot par tādu bioloģisko mehānismu, un es atvainojos, es neesmu ārsts, līdz ar to es varbūt to nevaru izstāstīt tik precīzi, perfekti medicīniski, bet mums ir jāsaprot arī tas, ka novecošanās ir arī psiholoģiska, novecošanās ir arī sociāla, un mēs katrs novecojamies mazliet savādāk. Jo mums katram tas komplektiņš ir iedots savādāk, un katram no mums dzīves pieredze ir bijusi kaut kāda atšķirīga. Līdz ar to tas, ko mēs tiešām redzam, ir ģenētika, jā, kas kaut ko dod, kas kaut ko pamaina, bet lielā mērā tur ir vides ietekme, tas ir, kā mēs uzvedamies, attiecamies paši pret sevi, kā mēs ēdam, kā mēs strādājam, kā mēs iesaistamies brīvā laika aktivitātēs. Tas tiešām ir tā, mēs runājam nevis par vienotu līkni, kurā mēs visi novecojamies vienādi un kur mēs zinām, ka tad, kad mums ir 30 vai 28, sāk samazināties mūsu smadzeņu apjoms. Tad, kad mums ir 55, mums, teiksim, sākas problēmas ar gūžām, bet mēs saprotam, ka katram tā laika līkne ir mazliet savādāka. Tad nevarētu konkrēti nosaukt tur kaut kādu vecumu, kurā tad šis process aizsākās? Pētījumi parasti runā par tādu diapazonu. Ja mēs skatāmies tādā diapazona līmenī, tad tāda izteiktāka novecošanās parasti sākas posmā, kas ir 30 līdz 40. 40 gados varbūt tā pasliktinājumi var kļūt mazliet tādi izteiktāki, sāsinātāki. Un citviet pat runā par tādiem, tāpat kā mums ir lecieni augot, tāpat arī ir lecieni novecojot. Un 40 ir viens no tiem lecieniem uz novecošanos. Bet caurmērā mēs nevaram pateikt, jā, tev ir 30, tagad viss būs slikti. Man bija sajūta, ka man ir slēdzis, kad man palika 33. Un tad es tiešām pamanīju, ka kaut kas sāk mainīties. Bet es esmu runājusi arī ar citiem cilvēkiem. Piemēram, man bija kolēģi, kur pateica, 30 bija tas viņas datums. Ja? Viņi saprata, viņi pamodās, viņi saprata, ka viņa ir lēna. Bet tas ir ārkārtīgi individuāli. Pirms tam pieminēja, mēs izprotam novecošanos, kā novecošanos, mēs paliekam krunkaini un sirmi, tad bioloģiskā, ja, bet pieminēja psiholoģisko novecošanos un sociālo, varbūt drusciņi var nokomentēt. Kas ir tas? Jā, domājot par psiholoģisko novecošanos, mums ir jādomā par vairākām šķautnēm. Viena no šīm šķautnēm, protams, ir tādi psihoemocionālie aspekti, kur mēs redzam, novecojoties ļoti bieži ir izmaiņas tajā, kā mēs reaģējam uz situācijām. Tas ir varbūt gan par tādu pieaugošu emocionalitāti, bet mēs redzam arī, ejot tālākos gadus, ejot tālāk jau krietni uz priekšu šajā novecošanās procesā, emocionalitāte kļūst labāk regulēta. Bet psiholoģiskajā rakursā mēs, protams, runājam arī par to, ko sauc par kognitīviem, jeb izziņas procesiem. Tātad šeit mēs redzam ļoti bieži pasliktinājumu, pazeminājumu, domājot par atmiņas rādītājiem, domājot par uzmanību. Uzmanība kļūst mums varbūt grūtāk, viņa kļūst sadalīta, grūtāk viņa kļūst noturēt. Mēs varam runāt par kaut kādiem varbūt jau tādu rigiditāti, iestrēgšanu domāšanas procesos, kļūst grūtāk pieņemt lēmumus. Un tas viss ir caurmērā ļoti cieši saistīts ar vienu kognitīvu procesu, kas ir visam pamatā, un tas ir informācijas pārstrādes ātrums. Un to tiešām šobrīd viena no kognitīvās novecošanās teorijām to arī postulē, ja, ka mēs ar savu informāciju strādājam lēnāk, līdz ar to arī pārējie mūsu kognitīvie procesi kļūst vai lēnāki, vai mazāk efektīvi. Tas par psiholoģisko rakursu, par sociālo. Mēs pašas noteikti redzam, ja? Mēs bijām, kad mums bija 6-7 gadi, mēs kļuvām par skolniecēm. Tad mēs kļuvām par studentēm, tad mēs kļuvām par darbiniecēm, par kolēģiem. Un kaut kādā brīdī varbūt par mamām, sievām, vīriem, kā tur sanāca dzīvē, kas ir iedots. Un pienāk tas brīdis, kad mēs kļūstam par pensionāriem, mēs kļūstam par vecmamiņām, ja? Mēs kļūstam vairs ne par kolēģiem, par draudzenēm, un mainās mūsu šīs sociālās lomas. Un tas atkal, tas nav ne labi, ne slikti. Tas vienkārši tā ir daļa no novecošanās procesa. Mēs pārējām tādā kā nākamajā savā sociālās dzīves stadijā.
Un katrs to uztver mazliet savādāk, katrs uz to var noreaģēt mazliet atšķirīgāk, bet šeit ir viens no tiem punktiem, droši vien, par ko mēs runāsim nākotnē, tas, kā mēs redzam, kā mēs skatāmies uz to, kā mainās mūsu sociālās lomas, tam būs milza nozīme tālāk, domājot par veselīgo novecošanos. Būtībā tad veselīga novecošanās sanāk līdzīgi, kā mēs runājam par veselību vispār, ka ir biopsihosociāls modelis, kā mēs pieejam, ka jābūt ir visām šīm te zonām kārtībā, lai mēs justos labi. Tad, lai mēs veselīgi novecotu, tad arī viena šī te joma ietekmē citu. Jā, tieši tā. Viņas ir neizbēgami sasaistītas, tieši tā. Un šobrīd arī parādās pētījumi par novecošanos, aktuāla tēma. Kāpēc tas būtu tik svarīgi izprast šo te, un varbūt par kaut kādiem tādiem pētījumiem var pieminēt, kas ir tāds interesantākais šajā visā? Jā, es esmu pati vairāk par smadzenēm, tāpēc, protams, mana varbūt tā pētnieciskā interese un tie pētījumi ir arī vairāk bieži ar smadzeņu veselību saistīti. Bet kāpēc šis ir nepieciešams? Tas, ko mēs redzam, ir, ka novecošanās šobrīd notiek ļoti strauji. Un mums jau ir situācija, kur jaundzimušo skaits ir pusauģu, man liekas, skaits šobrīd jau ir mazāks nekā gados vecāku cilvēku skaits visā pasaulē. Un skatoties arī uz Pasaules veselības organizācijas datiem, tā viņa prognoze ir, ka 2050. gadā, ja šobrīd populācija 65 plus mums ir 12%, tad 2050. gadā tie būs 22%, tātad gandrīz dubultā. Un novecošanās, protams, mums, lai cik ļoti to negribētos teikt, viņi parasti nāk ar diezgan daudz dažādām fiziskās veselības sekām, arī psihiskās veselības dažādām problēmām, un tas viss, protams, rada slogu. Un mēs par to varam runāt ļoti cilvēcīgi un domāt arī par to, kā pašiem par sevi novecojoties, ka mēs, protams, gribam savu dzīvi labāku, uz pierādījumiem balstītāku, ka mēs saņemt gan sociālu, gan veselības aprūpi atbilstošu tam, ko tai kvalitātei, kāda vien tā ir iespējama. Un tas ir tas mūsu cilvēciskais skatījums, bet tam visam klāt ir arī ekonomiskais skatījums, protams, jo lielāks kronisko slimību skaits bieži vien tiešām būs saistīts ar lielākām šīm veselības izmaksām. Un, piemēram, tas, ko mēs redzam ASV datos, ir, ka tāda šaušalīga lieta kā demence izmaksā 1,3 miljārdus gadā. Ja? Tā ir pietiekami liela summa, un tas tuvojas arvien straujāk arī Latvijai. Līdz ar to novecošanās izpēte ir svarīga gan tīri mums kā cilvēkiem, gan tiešām arī valstiskā līmenī. Vai šeit par novecošanās izpētes jautājumos ir skaidri kaut kādi konkrēti faktori, kas šo te ietekmē? Ir kaut kāds ģenētiskais fons, līdzīgi kā var pārmantot slimības, es varu pārmantot to, kā es novecošu? Ir arī ģenētiskais aspekts. Jā, ja mēs skatāmies ilgmūžības pētījumus, piemēram, ilgmūžībā viens no lielajiem faktoriem ir ģenētika. Un tas tiešām tā kā iezīmēs, es tagad precīzi nepateikšu, man liekas, bija 25% vai pat 30% tā kā šī ietekme prognozējamība. Bet tas tiešām, ko mēs redzam pētījumos, dviņu pētījumos, ja? Longitudinālos pētījumos sekojot ģimenēm, jā, ka tiešām tas mūža ilgums parasti ģimenē iet apmēram vienādi. Un, teiksim, mēs arī, ja mēs vērojam ģimenes, mēs redzam, dažiem tie sirmie mati ir ļoti ātri, dažiem tur tās krunkas ļoti ātri, citiem tikai ilgāk. Un tas viennozīmīgi ir viens no faktoriem. Mums jāņem arī vērā, ka dažādas slimības var būt ģenētiski predispocinētas. Piemēram, tāpat Alzheimer slimība. Ja? Un tas arī šo gēnu mēs pārmantojam. Ir ļoti daudz dažādi faktori, un tie ir gan tie ir ģenētiski, tie ir arī vidas faktori, kā jau es minēju, arī sākotnēji. Un ļoti daudz no tiem ir arī personības faktori. Jo mēs nedrīkstam aizmirst to, ka, lai mēs sāktu uzvesties atbilstoši veselīgai novecošanai, mums ir jāgrib to darīt. Un, lai mēs gribētu to darīt, tur mums viesevs reizēm ir pamatīgi jāpiestrādā. Un kā mums latviešiem iet ar šo? Kāda ir situācija Latvijā?
Vai es mākam novecot veselīgi? Es skatījos speciāli datus šodien, jo SPHC regulāri veids brīnišķīgu reprezentatīvu aptauju par Latvijas iedzīvotāju veselības paradumiem. Un, diemžēl, tas, kas tur parādās, nav labi. Kas ir īpaši biedējuši, tā ir aptaukošanās un liekais svars. Un, teiksim, vecuma grupa, kas ir 65, 74, nu, tur liekais svars ir vairāk kā 50%. Gan vīriešu, gan sieviešu. Tas ir ļoti, ļoti daudz. Hipertensijai nepieciešamos medikamentus lieto vairāk nekā 80% no 65, 74 vecuma grupas. Ja. Hipertensija atkal tas ir milzīgs riska faktors dažādām citām slimībām, kas var tālāk vēl palaist jau, piemēram, neirodeģeneratīvas saslimšanas. Fiziskā aktivitāte reizi nedēļā apmēram 1/4 daļa no respondentiem, kas ir šajā vecuma grupā. Līdz ar to, situācija vismaz pagaidām nav ļoti tāda, kā mēs gribētu. Tajā pat laikā statistika, protams, mēs zinām, ja ir mēli un ir statistika. Tas, ko es varu ļoti godīgi teikt, es šobrīd ļoti daudz strādāju ar gados vecākiem cilvēkiem, īpaši cilvēkiem, kas ir senioru skolās. Mums ir šobrīd brīnišķīga lieta, fantastiska lieta, mudinu piedalīties visus, kuriem tas ir iespējams. Vairākās Latvijas pilsētās šobrīd ir izveidotas tās augtās senioru skolas, kur ir iespējams iet, mācīties, piedalīties dažādās diskusijās, pie viņiem brauc cilvēki ciemos, viņi paši brauc pie cilvēkiem ciemos. Un es esmu sastapusies ar virkni cilvēku, kas tiešām dodas šajās senioru skolās. Un tas, ko es redzu, ir aktīvi, motivēti, darbīgi cilvēki, kuriem ir ko darīt. Un varbūt tas jau ir tas vēl viens solis, par ko mēs varam vairāk domāt tādā jau institucionālā līmenī, ja? Kā palīdzēt darīt vairāk. Un no tā, ko es zinu par Rīgas domas labklājības departamentu, tiešām arī šādas opcijas tiek piedāvātas. Varbūt par viņām skaļāk jārunā, bet opcijas ir. Tā kā, labi nav, bet ir virzība uz labi. Teiksim tā. Būtībā mēs ar savām šī brīža darbībām varētu mūsu paudzi jau novirzīt uz tādu veselīgu novecošanos ceļu. Jā, viennozīmīgi. Tas ir virziens, kurā mums ir jāiet, un mēs redzam pētījumos, ja, ka patiesībā ir jau gandrīz tāda dzīves sadalījuma, kurā brīdī ko darīt, piemēram, tai pašai smadzeņu veselībai. Izglītība mums ir jāsāk no bērnības un jāturpina. Par asinsspiedienu mēs domājam tad, kad mums ir 35, 40, nevis tad, kad mums ir 60, un viņš ir nopietna problēma. Par fizisko aktivitāti mēs domājam tad, kad mēs esam vēl bērni pusauģi. Viennozīmīgi labāk ir darīt vēlāk nekā nedarīt vispār. Par to nav jautājuma, bet vislabāk ir darīt laicīgi, atbilstoši, sakot līdzi savai veselībai agrāk un piedomāt par lietām, ko mēs varam darīt jau laicīgi un agri. Būtībā par sevi kā par individu, tad domāt kā par veselu un kā saglabāt sevi veselu, nevis jau kā slimu un risināt sekundāri tālāk problēmas. Par to psiholoģisko novecošanos, vai ir kaut kādas rīcības darbības, kā mēs varam tad to psiholoģisko novecošanos palēlināt? Jā, domājot par tādu smadzeņu novecošanos un to kognitīvo novecošanos, ir lietas, ko mēs varam darīt. Un te atkal man gribas tā kategorizēt, dalīt. Es vienkārši esmu, diemžēl, tāds cilvēks. Bet viena no lietām, protams, ir tāda proaktīva uzvedība, un te mēs varam runāt par to, ko sauc par kognitīviem rezervēm. Kognitīvās rezerves pēc idejas ir, mēs dzīves laikā kaut ko daram, un katra lieta, ko mēs daram, viņa palīdz mūsu smadzenēm pilnveidot kompetenci, lai izmantot pašām sevi. Tā ļoti rupi runājot. Un jo vairāk dažādākas lietas un regulārāk mēs darām, jo sekmīgāk viņas sevi var izmantot. Un te, piemēram, parasti mēs runājam par izglītību, un tāpēc ir pilnīgas muļķības, ja kāds saka, ka tad, kad tev ir 50, vairs nav jāiet mācīties, ej mācīties, tad, kad tev ir 50, 60, 70, 80, 90. Mums tikko bija stāsts, man liekas, Portugālē,
ka aizstāvējās 91 gadus vecs kungs, aizstāvēja savu disertāciju. Ja? Nu, var sakot, nekad nav par vēlu šim, un tas ir viens no veidiem, kā mēs varam vingrināt, uzturēt to savu smadzeņu kompetenci, bet ir arī citas lietas, ko mēs varam darīt. Būtisks faktors, ko mēs šobrīd redzam, ir nodarbinātība. Un pēdējie pētījumi tiešām rāda to, ka cilvēki, kas ir bijuši nodarbināti augstākas intelektuālās piepūles darbos, nu viņiem izdodas ilgstošāk saglabāt šos savas smadzenes relatīvi pilnvērtīgākas un veselākas. Bet ir arī brīvā laika aktivitātes, un tā ir, protams, fiziskā aktivitāte. Un, kad mēs runājam par fizisko aktivitāti, tas nav tikai par to, ka mēs tagad visi iesim nūjot, vai visi iesim spēlēt basketbolu, vai visi iesim skriet, vai darīsim kaut ko tādu. Pētījumi saka, ka tad, ja mēs katru dienu paņemam sunīti saitītē un izejam uz kaut vai uz pusstundu, 45 minūtēm, tas jau ir papildinājums. Ok, tas varbūt nebūs ļoti, ļoti efektīvi, bet tas palīdzēs jau vismaz kaut kādā līmenī to visu uzturēt. Un, protams, tādi varbūt kognitīvāki hobiji, brīvā laika paradumi, kur mēs domājam par tām pašām krustvārdu mīklām. Īpaši labi būtu domāt, piemēram, par mīklām, kas tiešām prasa tādu aktīvu iekšējo darbību, ka mēs jūtam, ka tie zobratiņi tur griežas, ne tikai viņi kaut ko atceras. Piemēram, tās ir sudoku mīklas. Adīšana, tambūrēšana. Tas var likties varbūt tā, tiem, kas to nedara. Es to daru. Var likties, ka tas ir tāds vienmuļš darbs, bet patiesībā tas prasa milzīgu kognitīvu piepūli. Un tas ir tas, ko mēs gribam. Mēs gribam, lai tās mūsu smadzenes, kas patiesībā ir tāds muskulis, tur nav muskuļu šūni, bet viņas darbojas lielā mērā kā muskulis. Viņas grib saņemt stimulus, viņas grib reaģēt uz stimuliem, un tādā veidā viņām patiesībā patīk sevi izmantot. Tā kā, jā, tādā rakursā es teiktu, ka veselīgas kognitīvās novecošanās rakursā tā proaktīvi mēs varam darboties ar to. Bet mēs varam arī domāt par sevi. Un man pašai bija milzīgs gandarījums, kad es sāku lasīt šos pētījumus, proti par attieksmi pret novecošanos. Ja es pajautāju, droši vien, diemžēl mums šeit nav dzīvā auditorija, bet parasti, ja mēs jautājam, kā tu jūties ar savu novecošanos, lielākā daļa saka, slikti. Un tas ir saprotams, tas ir normāli. Tu kļūsti lēnāks, diemžēl, un tev ir vairāk veselības problēma ļoti bieži, diemžēl. Un ir zaudējumi, pietiekami daudz. Tāpat laikā, ko mēs redzam pētījumos, ir, ka pozitīvāka attieksme pret savu novecošanos ir saistīta ar labāku psihisko veselību kopumā un labāku fizisko veselību. Un es spēlējos arī ar Latvijā pieejamiem datiem par tādu gados vecāku cilvēku izlasē, un tas tiešām ir redzams. Cilvēki, kuri skatās šobrīd uz dzīvi pozitīvāk, apmierinātāk, viņu kognitīvā procesa rādītāji ir labāki, viņu psihiskās veselības rādītāji ir labāki, un viņiem ir mazāks kronisko slimību skaits. Tā kā tas ir, mēs varam būt ļoti, ļoti aktīvi, bet mēs varam arī būt ļoti mīloši paši pret sevi. Un jau tas var būt tāds palīdzošais mehānisms, lai palēninātu procesus, kas varbūt jau ir sākušies. Ļoti interesanti. Pirms tam pieminēji par to, ka konkrētā vecumā nav jau jēgas vairs sākt tur mācīties un tā. Ir kaut kādi vēl stereotipi, ar ko esat saskārusies savā ikdienā, sastopot daudz cilvēkus? Ko tad pat tieši par novecošanos? Stereotipu, protams, ir gana daudz. Jāsaka, ka stereotipus ļoti ilgstoši ir palīdzējusi kultivēt kultūru māksla. Jo, ja mēs paskatāmies tā retrospektīvi, ļoti bieži par novecošanos runā kā par briesmīgu, kaut ko šausmīgu. Mums ir vecmāmiņu, kur apēd vilks, ja? Mums ir gados vecāki cilvēki, kurus mēs ragaviņās vedam uz mežu. Mums ir dusmīgi paskata cilvēki renesanses glaznās. Ja? Ļoti, ļoti ilgstoši mēs tiešām esam stereotipiski skatījušies uz novecošanos kā uz kaut ko ļoti, ļoti negatīvu. Bet tas kultūra šobrīd mazliet mainās, tā ir tā pozitīvā lieta, un man šeit ļoti patīk minēt to stāstu par tanti Meiju no Zirnekļa cilvēka, ja? Kur tad, kad es biju pusaudze, viņa bija
tāda tiešām, nu, viņai visā laikā bija laikam 55-50 gadi, un tur viņa bija tiešām, nu, vecmāmiņa, tāda krietni gados, šobrīd viņa ir jauna sieviete, ja? Jo viņai ir tikai 55. Un jautājums, protams, vai tie ir mani 55, un es viņus uztveru savādāk, vai viņa tiešām šobrīd ir, nu, mazvecināta, bet kopumā mēs redzam, popkultūrā novecošanās kļūst pozitīvāka. Tas, diemžēl, nemaina situāciju, kāda ir, piemēram, darba tirgu, kur ageisms ir joprojām ārkārtīgi spēcīgs un ārkārtīgi izplatīts. Un ageisms, diemžēl, attiecas ne tikai uz cilvēkiem, kas ir 65, ja, bet tas sāk attiekties uz arvien jaunākām vecuma grupām, piemēram, tiem pašiem 40 gadniekiem. Un tā ir būtiska problēma, jo tas, ka cilvēkam ir 60 vai 65 vai 55, tas nenozīmē, ka viņš ir nespējīgs strādāt. Bet attieksme pret to, ka viņš nespēja mācīties, ka viņš nespēja izdarīt, ka viņš nespēja apgūt, ka viņš noteikti pieļaus kļūdas, ka viņš izdarīs tā attieksme joprojām ir ļoti dominējoša. Un es pati šodien gāju, es tā atcerējos, es biju pirms pāris mēnešiem Turcijā. Un man ir zem 40. Un es izēju ārā no lidmašīnas un es apjūku, jo tur ir sveša valoda. Ankārā cilvēki ļoti minimāli runā angliski. Es nerunāju nevienu vārdu turciski, kas, protams, ir mana atbildība. Es staigāju un es nesaprotu, kur man jāiet. Es nesaprotu, kur ir mans autobus. Es nevaru atrast savu autobusu. Es nevaru norientēties. Es tiešām esmu, apmaldījusies. Tāpat laikā saprotot, ka es varēšu vienā brīdī atkal norientēties, man vienkārši ir jāpelpo, jāsaprot, jāapgūst pāris vārdus un jāapskatās Google Maps, kur tieši atrodas autobusu pietura. Un ļoti līdzīga situācija notiek arī tad, ja tu esi cilvēks gados, kuram pēkšņi iedod darboties ar jaunu datorprogrammu. Tas, ka viņš uzreiz automātiski nespēja viņu apgūt, tas nenozīmē, ka viņš ir kaut kā vājāks vai sliktāks. Tas vienkārši nozīmē, ka viņam ir jāiedod ielpot, izelpot vadlīnijas un atļaut apgūt šo sistēmu, un viņš ar laiku tiešām varēs strādāt. Bet tas stereotips par to, ka cilvēks gados, man pat nepatīk teikt šajā gadījumā cilvēks gados, bet stereotips par to, ka cilvēks nevar strādāt tāpēc vien, ka viņam vairs nav 25 vai 30, viņš joprojām ir ārkārtīgi spēcīgs. Un tas, manuprāt, šobrīd ir viens no bīstamākajiem stereotipiem, kas ir. Un iepriekš sarunā jau mēs pieskārāmies pie kaut kādām konkrētām pazīmēm, bet virzoties sarunā uz priekšu, tad varbūt varam pāriet vēlreiz izrunāt tātad šīs te novecošanās pazīmes. Tikko jau arī minēja, ka šie ir tie uzskati, bet kādas tad ir šīs te pazīmes, kas liecina mums par novecošanos? Tas ir ļoti tāds uzlādēts jautājums. Mums ir tradicionālās pazīmes, protams, jā, tie ir sirmie mati un krunciņas ap acīm, krunciņas ap muti. Protams, notiek izmaiņas arī visā ķermenī kopumā. Un, ja mēs runājam par matiem, mainās pat pati matu struktūra, ne tikai mata krāsa. Tas ir ļoti, ļoti plaši. Es negribētu runāt ļoti tādā tiešā veidā, ka tagad notiks tā, un tagad tev piemēram, kardiovaskulārā sistēma aizies pilnīgi šrejā, tāpēc, ka tev ir gadi. Protams, par kardiovaskulāro sistēmu, sirds asinsvadu sistēmu, mums ir jārūpējas ļoti laicīgi, jo tā ir viena no tām, kas ir ļoti spēcīgi ietekmēta novecojoties. Nevelti ir tātad šī jau minētā hipertensija, jeb paaugstinātais asinsspiediens. Mana galvenā rūpe, protams, ir smadzenes, jo tā ir mana pētnieciskā interese un dzīves interese. Un tur mēs, protams, skatāmies, mūsu galvenais risks ir patoloģiska novecošanās, kas ietver, piemēram, neirodeģeneratīvas slimības, Alzheimer slimību, piemēram, kas galā var novest pie demences. Tātad, mēs sekojam līdzi tam, kā tad tās mūsu smadzenes darbojas, ko mēs ar viņām darām, kas vai nesāks kaut kādas tādas bažīgas epizodes, ja, tīri saistībā ar kognitīviem procesiem. Teiksim, cilvēks sāk regulāri apmaldīties, viņš sāk regulāri kaut ko aizmirst. Ja. Varbūt pēkšņi emocionāli uzplūdi, dusmas, negaidīta agresija. Tur ir ļoti plaša virkne dažādu faktoru, dažādu aspektu, uz kuriem mēs varam skatīties, un varbūt mums pat arī vajadzētu skatīties. Bet jebkurā gadījumā novecošanās ietekmē visu ķermeni, vienkārši atšķirīgā laikā ar atšķirīgu varbūt intensitāti. Mums
ar laiku, protams, samazinās, piemēram, kļūst apgrūtinātāka tāpat kalcija uzņemšana. Ja? Nu, attiecīgi, mēs pievēršam uzmanību savu kaulu veselībai. Nu, papildus varbūt jāpalieto kalciju, es par to nerunāšu labāk, tāpēc, ka tas ir ārsta lauciņš. Tur man ir bažas kāpt iekšā, varbūt Rūta pat var pastāstīt vairāk. Bet ir vairāk nekā skaidrs, ka mūsu dažādās ķermeņa sistēmas, viņas pavājināsies, pasliktināsies. Es negribu dot čeklisti, kur var sarakstīt, man tagad ir šis. Varbūt tas drīzāk, ko es gribu mudināt, ir tiešām, tās ir regulāras ģimenes ārsta apmeklēšana profilaktiski. Un es zinu, kā mums ar ģimenes ārsta noslodze ir, bet tomēr tas nav jādara katru nedēļu, bet varbūt regulārs apmeklējums reizi gadā palīdzēs pēc tam gadus vēlāk neiet reizi nedēļā. Ja? Tas ir profilaks ir viens no būtiskajiem. Primārā profilaks ir viens no būtiskajiem stūrakmeņiem šajā visā. Tas arī, ko es ļoti mudinu, domājot par smadzeņu veselību, tas ir domāt, paskatīties savā ģimenes vēsturē. Jo kognitīvā novecošanās var būt normāla, un viņai ir jābūt normālai. Bet patoloģija var sākties, var parādīties, un ļoti bieži vienīgais veids, kā mēs šo patoloģiju varam laicīgi uzķert, ir ar skrīningu, laicīgu skrīningu. Tas ir viens no maniem mazajiem sapņiem, ka mēs varētu kādreiz Latvijā integrēt, teiksim, to pašu demences skrīningu, sākot no riska vecuma posma, no 50-55 gadiem, līdzīgi kā šobrīd sievietēm ir mamogrāfijas, vai vīriešiem ir prostatas vēža pārbauda. Līdz ar to es nevaru iedot atslēgu čeklisti, es to negribu darīt, bet tas mans mudinājums ir sekot līdzi sirds veselībai, kauliem, smadzenēm un visām pārējām savām ķermeņa orgānu sistēmām, mēģinot varbūt tā laicīgi ieraudzīt, vai kaut kas tur nestrādā tik labi, kā gribētos. Ko mēs varam darīt kā līdzcilvēki? Labi, ir skaidrs, ko mēs varam darīt kā medicīnas darbinieki, ir skaidrs, ko mēs varam darīt kā pētnieki, bet tīri kā sabiedrība, kā klātesoši, iesaistīt tos savus seniorus aktivitātēs, ko mēs vēl varam darīt? Es teiktu, primāri ir tāda atbalstīt, mudināt, skubināt, jo atkal, ja mēs iesim tagad pie tā sava kaimiņu seniora, ar kuru mēs ikdienā nerunājam, un tagad bāzīsimies virsū un teiksim, runā ar mani, jo man ir aizdoms, ka tu esi vientuļš, tas tā arī nestrādās. Bet man gribētos varbūt vairāk tādā sabiedrības līmenī mudināt, atvērt iespējas tam cilvēkam atnākt ciemos, atvērt iespējas tam cilvēkam aiziet kaut kur mācīties, atvērt iespējas tam cilvēkam aiziet pārbaudīt veselību. Vairāk tiešām tādā sabiedrības veselības rakursā mēs varam sniegt atbalstu. Atkāpties varbūt no tā sava pieņēmuma pārliecības stereotipa par to, ko nozīmē gados vecāks cilvēks. Ja? Ka tas nav uzreiz kaut kas tāds, no kā ir jābēg, jāizvairās, ko mēs diemžēl bieži darām. Un ka mums nav uzreiz automātiski tur jāmaina savu attieksmi pret šo cilvēku, tāpēc vien, ka viņam ir pa vairāk gadu vai vairāk gadu nekā man. Tā, ka tas, laikam, ja man tā jāapkopo, tad tas būtu tāds atbalstīt un pieņemt. Pirms tam pieminējāt par tiem sunīšiem. Ka iziet pastaigāt ar sunīti. Gribēju tikai piebilst, ka tas tiešām strādā. Tas tiešām strādā sevišķi tiem cilvēkiem, kas mitinās dzīvokļos, kam nav privāta mājas. Tās pastaigas 2 vai 3 reizes dienā ļoti labi uzlabo to dzīves kvalitāti un arī to domu par dzīvi. Viņi kļūst tiešām priecīgāki. Tā kā tas katram pa sunītim. Katram pa sunītim, un īstenībā es sākumā varbūt tur tās briesmīgi izteicos, ka 25% mums tikai ir fiziski aktīvi, bet man pašai ir pieredze no pētniecības, kā es minēju sākumā, tad mums bija pētījums par ilgtermiņa aerobo fizisko aktivitāti. Un viena no galvenajām problēmām mums bija tāda, ka mēs skatījāmies sportistus, veterānus, mēs skatījāmies cilvēkus parastos un cilvēku, kuri kaut ko ikdienā dara, kuri kaut ko mērķtiecīgi sporto, un tad mums bija cilvēki mazkustīgie. Un es sāku runāt ar tiem cilvēkiem mazkustīgajiem, un tad kundze mazkustīgā, kas neko nedara, izrādās katru dienu 2 stundas no rīta, 2 stundas vakarā iet ar suni pastaigāties. Ja? Kundze mazkustīgā, kas neko nedara, izrādās uz veikalu brauc ar velosipēdu.
Tā ir vēl viena tāda lieta, patiesībā mēs to fizisko aktivitāti varam ērti integrēt savu iespēju robežās, jā, bet mēs viņu varam integrēt kā ikdienas darbību. Un varbūt uz tirgu vai tos 2-3 kvartālus mēģināt noiet kājām un atnākt atpakaļ, nevis braukt ar mašīnu vai sabiedrisko transportu. Jo tā vien ir, tā ir kustība, tā ir darbība, tas ir vairāk vai mazāk svaigs gaiss, atkarībā no tā, kurā varbūt Rīgas stūrī tu dzīvo, bet tas jau ir papildinājums, un tas sunītis ir palīgs. Jā, mums ir jautājumi arī par to, kādas ir iespējas pagarināt kvalitatīvu un veselīgu dzīvi, veselīgu dzīvesveidu lomam, bet to mēs būtībā jau šos te jautājumus, manuprāt, izgājām visus cauri, gan ko var darīt, gan kas ietekmē. Varbūt ir vēl kāds aspekts, kas nāk prātā, ko iepriekš nepieminējāt. Parasti man vienmēr arī jautā par uzturu. Jā, uzturs... Lielākoties literatūra runā par tā saukto šo vidusjūras diētu, bet tas, ko šobrīd skatoties pētījumos, ko mēs tiešām patiesībā redzam, ir, mēs saprotam, kas mūsu ķermenim ir vajadzīgs, un mēs ēdam sabalansēti, saprātīgi uzņemot tās barības vielas, kas ir nepieciešamas. Un viens no aspektiem, jā, tā tad ir dārzeņi, vismaz 5 porcijas dienā, kā mēs zinām, dārzeņi nav 5 porcijas, no kuriem nevairāk dārzeņiem jābūt vismaz 3 porcijām. Jā. Mēs dzeram ūdeni, mēs sekojam līdzi tiešām kaut kādiem, teiksim, vitamīnu trūkumam, jābūt ir lielākam varbūt proteīnam arī diētā, bet mums Latvijā ir brīnišķīga lieta, ko ir izstrādājuši Veselības ministrija, tie ir uztura rekomendācijas cilvēkiem vecumposmā 65. Un, lai nebūtu tikai tā, ka es to saku, mēs reāli apskatījāmies. Mums bija pētījuma dalībnieki no mūsu pirmā pētījuma, kuriem mēs paskatījāmies, kuri cilvēki vairāk vai mazāk seko līdzi šiem te uztura norādījumiem, un kuri neseko. Un mēs tiešām redzējām, ka tie, kuri aktīvāk seko līdzi rekomendācijām, tātad, kur ēšanas paradumi tiešām ir tādi, sabalansētāki, ietver vairāk proteīnu, vairāk varbūt tādu barības vielu, kas palīdz uzturēt kalciju, B12, visus šos. Viņu kognitīvie procesi bija labāki nekā tiem, kuri nepieturējās pie šāda vadlīnijās. Uz vadlīnijām orientētām ēdienreizēm. Tā ka tam ir nozīme, un tās ir pilnīgi bezmaksas pieejams brīvums katram informatīvs materiāls, kuru mēs varam atvērt, izlasīt un vismaz par to padomāt. Jā. Ir kaut kas zināms varbūt arī par uzturu bagātinātājiem vai kādiem superfoodiem un antioksidantu uzņemšanu, kas sola padarīt jaunāku un palielināt šo te novecošanās. Ja paliekam pie tā, ka tomēr ir veselīga uztura pamatprincipi, fiziskās aktivitātes un viss būs kārtībā. Es rekomendētu palikt pie tā, jo par superfoodiem, ja jātaisīsiet vaļā, piemēram, Scopus datubāzi, ja? Superfoods, nav superfoods, superfoods, nav superfoods, superfoods, nav superfoods. Es esmu ļoti skeptiska. Tā kā varbūt es tiešām mudinu pieturēties pie tradīcijām. Labi. Un es zinu, ka šobrīd strādājat pie nopietna projekta, jā, pie Rīgas kognitīvā skrīninga testa. Varbūt nedaudz paplašinātāk var pastāstīt par šo, kas tas ir, ko ar to varētu iegūt? Jā, kas tas ir, ko ar to varētu iegūt? Jā, es drīkstu šeit ar visu stāstu. Jā, droši. Okay. Es pirms kāda laika Es kopš, kā jau teicu, kopš 2015. gada strādāju ar gados vecākiem cilvēkiem, un salīdzinoši nesen es kādu brīdi strādāju arī Rakus neiroloģijas dienas stacionāru cilvēkiem. Un tas, ko es šajā procesā pamanīju, ir, ka atnāk cilvēks pilnīgi funkcionējošs, viss ir kārtībā. Un es ar viņu izrunājos, noskaidroju, ko viņš dzīves laikā ir darījis, kur viņš ir mācījies, strādājis, ko viņš dara brīvajā laikā, visu šo pārējo, un tad es viņam iedodu veicu šo kognitīvo izvērtēšanu. Un viņš kognitīvajā izvērtēšanā visu izdara ļoti labi. Un pēc tam, kad mēs redzam, teiksim, kaut kādus jau objektīvos mērījumus, piemēram, magnētiskās rezonanses rezultātus, mēs redzam, ka patiesībā tur nav viss labi. Un tad ir tāda, es sēdēju un domāju, bet ir tāda baigā nesakritība. Mums ir it kā pēc tādas, skrīninga izvērtēšanas cilvēks, kas ir vesels,
kas ir pilnībā funkcionējušas, kas spēj sev absolūti aprūpēt, kas spēj visu izdarīt, kas varbūt pat strādā, kas audzina bērnus. Bet kur mēs redzam, bilde saka, ka tā īsti nav. Ka tur ir kaut kāds process jau sācies un patiesībā tur varbūt ir jau nepieciešama ārstēšana. Un ejot dziļāk literatūrā un arī pēc disertācijas aizstāvēšanas, es sapratu, ka mēs ļoti labi mākam slēpt to, ka kaut kas nav. Un te ir atkal ienāk klāt iekšā šīs kognitīvās rezerves, kas palīdzējušas ir mūsu smadzenes uztrenēt tādā līmenī, ka viņas spēj darboties ļoti labi, ļoti efektīvi, pat tad, ja ir sākusies jau kaut kāda patoloģija. Un tā problēma ar kognitīvajām rezervēm ir tā, ka viņas strādās un turēs mūs ļoti, ļoti labi, ļoti ilgstoši. Un tad, kad būs lejupslīde, būs par vēlu, jo tā lejupslīde būs uzreiz. Un domājot par šo un zinot šo visu, es izstrādāju pētījumu projektu, pēcdoktorantūras pētījumu projektu, kas ļautu skrīninga izvērtēšanas galā izņemt ārā to procentiņu, to kumosiņu, kas ir kognitīvās rezerves. Un tādā veidā, cerot iegūt tādu varbūt tādu pat objektīvāku rezultātu, kāda tad īsti ir tie kognitīvie procesi šim cilvēkam. Kāds tad tur īsti ir tas profils, kas beigās parādās. Un šobrīd es esmu tādā sākuma posmā, mēs ievācam pirmos datus, skatāmies, kā tas tests kopumā strādā, un testam ir divas daļas, ir aizsarga faktora daļa, tātad šo te kognitīvo rezervu daļa, kur ir jautājumi par izglītību, par nodarbinātību, par attieksmi pret novecošanos galā, ja, par sociālajām aktivitātēm. Un tad ir otra daļa, kur ir tāda diezgan plaša dažādu šo te testu baterija, par kuriem mēs zinām, balstoties uz pētījumiem, ka viņa parasti diezgan labi māk izķert tādas vabolītes, kas varētu norādīt uz kaut kādiem kognitīviem traucējumiem. Tā, un tas sapnis ir, mēs to varam salikt kopā, no tā visa izvilkt ārā tiešām tādu labu, skaistu skrīninga testu, kuru varbūt nākotnē tiešām varētu attīstīt, integrēt ģimenes ārstu praksēs. Nu, tas mans mazais sapnis, tā man mazā vīzija ir, piemēram, tu sēdi, gaida pie ģimenes ārsta rindā, un tev tur ir plakāts ar QR kodu, noskanē QR kodu, dabū testu, izpilda testu un var pie ģimenes ārsta iet ar kaut kādu rezultātu, ko pārunāt. Bet tas ir šobrīd, tā ir tāda vīzija pēc aiznākamā projekta. Un tad būtībā mēs ikdienā kabinetā varētu noskrīnēt šo pretīm sēdošo cilvēku, konstatēt faktu, ka kognitīvās rezerves ir pārāk labas. Vai, būtībā, negluži to varbūt, ka kognitīvās rezerves ir pārāk labas, bet kā psihologi mēs praksē parasti ņemam vērā to, ka cilvēks ir, viņam ir kompetence, un ja viņam tie rezultāti ir kaut vai normām, bet pie zemākas robežas, tad mēs varam iet rāka dziļāk un ir, protams, padziļināti testi, ar kuriem mēs varbūt varam kaut ko uzšķiet labāk. Bet nevienmēr mums tas laiks būs, īpaši, ja tu strādā slimnīcā vai ārstniecības iestādē, kur tiešām tas darbs ar pacientu ir diezgan ierobežots un laiks ir diezgan limitēts. Tas, uz ko es ceru, ir, ka izdosies izstrādāt algoritmu, kur tu kaut vai digitālā vietnē ievadi un viņš pasaka, cik lielā mērā tās kognitīvās rezerves izskaidro to, ka viņam ir šāds rezultāts. Un, ja tās kognitīvās rezerves, ja šis algoritms pasaka, jā, patiesībā tas rezultāts šobrīd īstenībā 25% no tā rezultāta ir pateicoties tam, ka viņš ir tik kompetents izmantot savus smadzenes. Tad mums paliek pār tie 75%, kas varbūt jau norāda uz viegliem kognitīviem traucējumiem. Bet viņš ārēji ir pilnībā funkcionēt spējīgs. Vai to mēs vispār varētu tad, tālāk ietekmēt? Respektīvi, mēs konstatējam, ka viņš labi darbojās, tāpēc, ka viņš ir savācis to kognitīvo kompetenci dzīves laikā, to, ko jau viņš ir darījis, tad attiecīgi vai mēs to vēl varam uzlabot? Jā, protams. Tas, ko mums rāda pētījumi, ir, ka viens, protams, ir medikamentozā pieeja. Tas ir iemesls, kāpēc agrīnā diagnostika ir tik ļoti būtiska, tik ļoti svarīga. Jo ātrāk mēs uzķeram, jo ātrāk mēs varam sākt uzturošos pasākumus gan no medikamentozā rakursa, gan arī no šī dzīvesveida rakursa. Bet arī dzīvesveidā mēs redzam, ka ir lietas, ir aktivitātes, kas palīdz. Un tā ir, piemēram, tā pati kaut vai fiziska aktivitāte.
Ir brīnišķīgs pētījums, kas apskata, cik dažādas fiziskās aktivitātes dažādi atstāja ietekmi uz smadzenēm. Un, teiksim, dejošana kaut kādā līmenī varētu būt efektīvāka, uzturēt šo visu, nekā tā ir, piemēram, parasta skriešana, jo mēs runājam par cikliskām, acikliskām fiziskajām aktivitātēm. Tātad acikliska prasa kaut kādu domāšanu, sekošanu, vēl lēmumu pieņemšanu, kur kā es tagad iešu, kā es likšu kāju, kā es pacelšu roku un tā tālāk, kā es izsakošu ritmam. Cikliska mēs veicam vienu to pašu darbību, ļoti būtiski nepiedomājot par to. Mums ir citas aktivitātes, mēs varam jau izstrādāt kaut kādu plānu, kā darboties tālāk, un tāpēc ir būtiski izstrādāt šo testu, lai mēs varam laicīgi ieraudzīt to, ka mums ir jāizstrādā plāns. Plāns var būt ļoti dažāds, plāns var integrēt dažādus kognitīvus uzdevumus, bet tas, ko mēs labi redzam caur pētījumiem, piemēram, ārzemēs, kur ir dažādas šīs aprūpes iestādes tieši pacientiem, kuriem jau ir demence, ir uzdevumi, ko mēs varam dot, kas veicina neatkarību, kas veicina pašvērtējumu, tomēr palīdz uzturēt pašvērtējumu labāku, kas palīdz uzturēt šo attieksmi pozitīvāku. Un tas viņam palīdz to latiņu, to līmenīti noturēt vienā vietā ilgāk. Jo demence, protams, ir neatgriezenisks process pagaidām. Demence, protams, ir process, kas ir deģeneratīvs. Ja? Viņš turpinās, viņš nevar īsti izbeigties, mēs viņu pagaidām vēl nemākam apturēt. Bet šobrīd mēs jau diezgan labi mākam cilvēkus noturēt tādā optimāli funkcionālā līmenī un to procesu pagarināt, veselīgo procesu pagarināt. Un cik mēs, kā tāda Latvijas sabiedrība, esam atvērti vispār par šādiem jautājumiem? Varbūt ir kāds komentārs, jo mēs saprotam, kas ir paaugstināts spiediens, mēs mākam dzert tableti, ja, tur vienreiz dienā, bet par šiem kognitīviem procesiem un vispār smadzeņu darbību un psihisko veselību kā tādu mēs esam ļoti sensitīvi. Un tas tāds sāpīgs jautājums arī vispār uzsākt šo sarunu, ka ir skrīnings uzrādījis, ka ir manāms kaut kādas pazīmes? Ir grūti. Ja paskatās atkal SPKC datus, Latvija ir ļoti skaista. Latvija ir tāda zaļā zona, jo mums ir, man liekas, kaut kas ap 4000 2022. Gadā cilvēku ar demences diagnozi, kas ir šausmīgi maz. Ja? Mēs citviet runājam par miljardiem. Tā realitāte ir tāda, ka Latvijā, diemžēl, joprojām ir ļoti iesakņojies pieņēmums, ka demence ir norma. Un ārkārtīgi liels skaits cilvēku nesaņem diagnozi vai saņem kļūdainu diagnozi. Un tā ir viena no problēmām. Kas būtu jādara, būtu jānormalizē kognitīvā novecošanās kā tāda. Un tas, ka mēs kaut ko sākam aizmirst, ka kaut kur tās atslēgas netur noliekās, tas ir pilnīgi ok, tas ir pilnīgi normāli un ir algoritmi, ka mēs varam sekot līdz, teiksim, ja cilvēks pazaudē tās atslēgas, bet viņš spēja pa solītim aiziet atpakaļ un atrast tās atslēgas, tas ir ok. Ja cilvēks nemitīgi pazaudē atslēgas un vienā brīdī sāk vainot kaimiņu pie tā, ka viņš zog mašīnas atslēgas, tad mēs paliekam tādi bažīgi. Un patiesībā sabiedrībai ir jāmācās šīs divas lietas diferencēt, saprotot, ka ir gadījumi, kad ir vērts aiziet pie tā ārsta. Un ir vērts aprunāties ar to ārstu. Un tas ārsts varbūt iedos virzību, iedos plānu un mazinās to trauksmi, kas šobrīd ir par to, jo, protams, mums ir satraukums, kāpēc mēs tās atslēgas pēkšņi aizmirstam. Tāpat laikā, kā jau es teicu, novecošanās joprojām ir ārkārtīgi stigmatizēta. Mums nepatīk par to domāt. Un kļūst labāk. Par to runā plašāk, par to runā vairāk. Jā, bet vai mēs sasniedzam visu auditoriju, tas ir cits jautājums, jo joprojām tiklīdz mēs dzirdam vārdu demence, tiklīdz mēs dzirdam novecošanās, tiklīdz mēs dzirdam atmiņas traucējumi, kaut kā, pilnīgi cilvēcīgi saprotam, gribās to galvu smiltīs iebāzt un nedomāt, jo man tomēr tikai 25. Tā. Jā, lielā daļā gadījumu šie cilvēki paši nemaz nevēršas. Vēršās tuvinieki, kas sāk novērot kādas pazīmes. Un tiešām stipri reti ir tā, ka atnāk cilvēks un pats norāda, ka man liekas, man kaut ko vajag pārbaudīt un kaut kas īsti nav kā vajag.
Ja mēs uztaisītu tādu Latvijas mērogu skrīningu, es domāju, būtu ļoti, ļoti interesanti rezultāti, ja tā paskatītos. Atkal mazliet atkāpjoties uz šiem datiem, kas mums ir pieejami par Latvijas gados vecākiem pieaugušiem, eksistē milzīgs projekts, Eiropas līmeņa projekts, kuri tiešām viņi veic reprezentatīvus pētījumus par dažādiem rādītājiem cilvēkiem vecumā. Daži ir sākot no 35, es redzēju, ka Latvijā, bet, ja mēs atdalam 55, vecuma posmu, 55 uz augšu, mēs redzam, ka patiesībā diezgan lielam populācijas apjomam ir atmiņas traucējumi. Un nevis tādi maziņi atmiņas traucējumi, bet nopietni atmiņas traucējumi. Ja mēs tiešām ietu tā rūpīgi skrupulozi ar skrīningiem, es domāju, ka mums būtu diezgan daudz cilvēku, ar kuriem būtu vērts pastrādāt, kurus būtu vērts izvērtēt padziļinātāk. Jo mēs šobrīd ļoti maz ko zinām, diemžēl. Kas ir tādas, varbūt, labas prakses piemērs? Piemēram, zinām, ka Japānā ir ilgdzīvotāji. Kas ir viņu varbūt panākuma atslēga vai varbūt kāds cits piemērs? Kas nāk prātā? Es neņemšu Japāņus, es paņemšu muķenes. Viens no lielajiem tādiem pētījumiem, kas ir veikts Amerikas Savienotajās valstīs. Viņš tā arī saucās mūķeņu pētījums. Un viņš mani pašu vismaz ir ļoti, ļoti iedvesmojis. Jo tas, ko šie pētnieki skatījās, viņi atrada vairākus klosterus un paņēma, man liekas, 90. vai 80. gados, izlasi ar mūķenēm, kuras bija vismaz 75 gadus vecas. Un viņi sekoja līdz, kas ar tām mūķenēm notiek. Un tas, ko viņi pamanīja, bija tas, ka tās mūķenes, kas bija ar ļoti plašu vārdu krājumu, kas labi rakstīja, kas smuki tiešām veidoja stāstījumu, kam bija labs rokraksts pat, viņas novecoja ilgāk, veselīgāk. Un viņu, teiksim, pat tādas 100-gadiešu smadzenes, kas tika pēc tam apskatīts, bija tāds absolūti brīnišķīgi, burvīgas, bez caurumiņiem un viss kā pienākās. Un tas, es nesaku, ka rakstīšana ir atslēga, bet, manuprāt, tas ir viens no tādiem aspektiem, kas parāda, ka mēs varam novecoties tiešām ļoti labi, ļoti veselīgi, ja mēs sekojam līdzi uzturam, ja mēs sekojam līdzi savām aktivitātēm, ja mēs sekojam līdzi savam stresa līmenim, savām kaut kādām, teiksim, reakcijām uz situācijām. Tā kā, patiesībā tāds biopsihosociālais elements ir arī šajā veselīgas novecošanās rakursā. Ja, mums nepietiek ar to, ka mēs skrienam, mums nepietiek ar to, ka mēs dzeram visādus vitamīnus, papildus dzeram D vitamīnu, mums tomēr ir jābūt arī tai dzīves gribai, dzīves priekam un darīšanai. Ja skatāmies tīri tādu ilgmūžības pētījumus, tur ir lietas, kas tiek rekomendētas, piemēram, kaloriju ierobežošana. Negluži badošanās, bet, teiksim tā, neēst varbūt visas tās kalorijas, kas mums dienā ir paredzētas, atļauts, bet ēst nedaudz mazāk. Tas ir viens no tiem, protams, tā pati minētā fiziskā aktivitāte, bet ilgmūžības pētījumu galvenā problēma ir tā, ka mēs viņus nevaram eksperimentāli veikt. Mēs viņus varam labākajā gadījumā skatīties gada griezumā, un, diemžēl, arī ilgmūžības pētījumi pagaidām vēl ir bērnu autiņos, jo novecošanās pētniecība ir salīdzinoši jauna. Tā kā tādu tīro dzīvu atbildi es nevaru iedot atkal. Ļoti interesanti tāpat. Ko es varu sākt darīt jau šodien? Es sportoju, es ēdu veselīgi, viss ir kārtībā. Tad adīt, ja? Adīt, tamborēt, jā. Man labāk tamborēt, bet var droši arī adīt. Sudoku. Pastaigas. Domāt par sevi. Vajadzētu arī tādu līdzjūtību pašam pret sevi, tādu mīlestību arī pašam pret sevi šajā visā procesā. Nevajadzētu pārforsēt. Nevajadzētu aiziet tagad tādās absolūtās galējībās, kur no rīta mums ir stunda sudoku, pēc tam mums ir 2 stundas sporta zālē, tad mums ir viens maratons ar adīšanu, nākamais ar tamborēšanu, tad mēs pamācamies vijoli spēlēt, tad mēs pamācamies universitātē, iestājamies jaunā programmā un noslēdzam to visu ar vakariņām, kurās ir tikai proteīns un dārzeņi. Nevajag aiziet galējībās.
Bet ja mēs ejam tādā balansā un tādu mierīgu pieeju, izsverot, sadalot, veidojot kaut kādu tādu ikdienas rutīnu, kas ietver gan būšanu kustīgam, gan piedomāšanu par to, ko mēs ēdam, gan piedomāšanu par to, kā mēs rūpējamies paši par sevi, nu, ar to var sākt un tad saprast, kurš ir tas virziens, kurā izdodas paaugties vairāk. Kā saprast situāciju, kurā tu sāc pārforsēt? Jo ieviest un integrēt ikdienā kaut kādus veselīga dzīvesveidu vai uzturu pamatprincipus nevienmēr ir patīkami. Un tad kā man saprast, kurā brīdī es sev jau daru pāri? Tie grūtie jautājumi. Jā, kā saprast, kā es sev daru pāri? Ļoti reāla lieta, piemēram, ir atkarība no fiziskajām aktivitātēm. Ja? Ko mēs labi zinām. Būtībā es teiktu, ka ik pa laikam ir vērts atkāpties un paskatīties, vai mūsu veselīgais dzīvesveids nav tas, kas pārņem mūsu dzīvi un mūsu identitāti. Ja vienā brīdī, kad man uzdod jautājumu, kas es esmu, viss, ko es varu atbildēt, ir es esmu cilvēks, kas ietur diētu, vai es esmu cilvēks, kas katru dienu skrien 10 kilometrus, un tad mums ir jāpadomā. Varbūt mēs darām kaut ko par daudz tieši šajā virzienā. Līdz ar to es teiktu, nu jā, tas ir tāds, cik pa brīdim paspēr soli atpakaļ, paskaties, ko tu darīji vakar, paskaties, ko tu darīji aizvakar, paskaties, ko tu gribi darīt rīt, un ja visas tās lietas ir par vienu un to pašu ļoti fokusēti, un tu esi stresā, ka tu to varētu nedarīt, tajā brīdī tu sāc pārforsēt. Jo tā realitāte ir tāda, kāda ir. Mēs visi novecosim. Un ir lietas, ko mēs varēsim nokontrolēt, un ir forši, ka mēs viņus varam nokontrolēt. Mēs varam nokontrolēt to, cik mēs esam aktīvi, ko mēs ēdam, kur mēs strādājam, cik daudz mēs mācāmies, un tas ir labi, bet joprojām būs lietas, ko mēs nevarēsim nokontrolēt. Un tad vienkārši ir jāatļauj sev tos procentus, ar kuriem mēs neko nevaram iesākt. Un tiešām vairāk domāt par to labo, par to, ko mēs varam sasniegt caur savu novecošanos, nekā par to, ko mēs varam pazaudēt novecojoties. Un tad tas vidusceļš varbūt izdosies viņu gan atrast, gan noturēt. Paldies! Paldies par sarunu, par stāstījumu. Ir ienākuši daži jautājumi arī tiešsaistē. Esam saņēmuši jautājumu, kas ir saistīts ar sporta aktivitātēm un sporta līkumu, bet par cik ceturtdien ir paredzēta saruna ar sporta ārstu, tad šie jautājumi tiks novirzīti šim speciālistam. Un tad ir ienākuši šādi jautājumi, kā vai ir iespēja trenēt domāšanas ātrumu? Kas ir domāšanas ātrums? Jā, labi, mēs atkāpjamies drusciņi. Respektīvi, kad mēs domājam par kognitīviem procesiem, mums ir būtībā tā raupi sakot divu veidu. Vieni ir diezgan tādi statiski. Piemēram, tas ir kristāliskais intelekts, kas ir tas, ko mēs zinām, tas ir mūsu zināšanas. Un tad ir tādi fluīdāki procesi, kas ir tā pati mūsu, piemēram, darba atmiņa, tas ir informācijas pārstrādes ātrums, kas ir visam pamatā, tā ir atkal lēmumu pieņemšana, viss šis pārējais. Ko mēs varam trenēt? Mēs varam trenēt to informācijas pārstrādes ātrumu. Un mēs to varam darīt ar dažādiem uzdevumiem. Mēs varam kaut vai spēlēt spēlītes uz ātrumu, ja, kaut vai tos pašus, kur trīs dārgakmeņus vietā jāsaliek, ja, un tad viņi pazūd. Un mēs varam tiešām ļoti mērķtiecīgi strādāt ar kaut ko tādu. Un, varbūt izklausās tā smieklīgi, ja, bet exergaming, vingrošana caur spēli, tā šobrīd ir viena no aktualitātēm pētniecībā un novecošanās profilaksē. Bet, kā uzlabot domāšanas ātrumu, es tiešām nepateikšu. Tad tiešām ir jāskatās precīzāk, kas ir tas, ko gribas uzlabot, un jāstrādā mērķtiecīgi uz tieši to elementu. Ja doma ir par darba atmiņu, darba atmiņai arī ir dažādi testi, ko mēs varam pildīt, un atkal patiesībā telefonā pieejamas spēlītes šeit var būt viens no draugiem. Ne visas, protams, ir pārbaudītas eksperimentāli un pētnieciski, bet principi, kas tur ir apakšā, var būt palīdzoši. Minam sudoku mīklis. Sudoku mīkli ir darba atmiņa. Labi. Vai ir kādas smadzeņu darbību uzlabojošas tabletes? Iespējams. Bet es palikšu savas kompetences ietvaros. Es neesmu mediķis, tāpēc...
Jā, ir smadzeņu darbību uzlabojošie medikamenti un ir pieejama šī medikamentozā terapija. Un izrunājot ar speciālistu un izmeklējoties, tad to visu var apsvērt un uzsākt. Vai ir labi tamborēt pensijas vecumā? Mēs noskaidrojam, ka tamborēt ir labi, vai ne? Cik bieži ir jāapciemo savi pensijā esošie vecāki? Cik bieži viņi grib tikt apciemoti? Tas ir primārais jautājums, jo, kā jau es teicu, mēs varam iet pie tiem vecākiem kaut vai katru dienu ciemos, kaut vai 3 reizes dienā ciemos, jautājums, vai viņi grib mūs redzēt. Un tā ir saruna, tas ir ļoti, ļoti individuāli. Atcerieties, ka pat tad, ja cilvēks ir gados vecāks, viņš joprojām ir pieaudzis indivīds. Pat ja jūs kā bērni esat pieauguši, un jums ir sava dzīve, sava ģimene, sava identitāte, viņam joprojām arī ir sava dzīve un identitāte. Un pirms mēs darām kaut ko tā ļoti steidzīgi un uzmācīgi, ir jābūt sarunai ar pašu to cilvēku. Viņš vispār vēlas tādu regulāru komunikāciju, neregulāri, bet vai viņš vēlas tik bieži uzstāju komunikāciju. Varbūt viņam pietiek ar telefonu zvanu dienā, varbūt viņam pietiek ar telefonu zvanu reizi nedēļā. Tieši tāpat kā mēs savos 30, 40 gados esam ekstraverti, introverti, arī viņi 65, 70, 75 gados ir ekstraverti, introverti. Viņiem vajag ļoti atšķirīgu apjomu stimulācijas. Tā kā, jā. Man nepatīk ne adīt, ne tamborēt, bet lasīt var no rīta līdz vakaram. Vai grāmatu lasīšana palīdz uzturēt savas kognitīvās spējas? Jā. Un šeit var atcerēties par mūķenēm. Lasīšana palīdz mums paplašināt un padziļināt savu vārdu krājumu. Līdz ar to tas ir viens no būtiskajām aktivitātēm, ko mēs varam darīt brīvajā laikā. Tā kā droši lasiet. Es dziedu korī. Tā es satieku citus cilvēkus, nepārtraukti mācos un gūstu lielu gandarījumu un savu devu satraukumu pirms uzstāšanās. Es savos 70+ nemaz nejūtos veca. Jā, ir lietas, ko nevar vairs izdarīt tik ātri kā agrāk, bet jaunībā man likās, ka neprotu dziedāt. Un tikai aizejot pensijā, sāku to darīt. Un izrādās, ka sanāk tīri labi un patīk arī ļoti. Domāju, ka cilvēki pa īstam noveco tad, kad noveco savās domās un sajūtās. Precīzi, super. Man prieks par šo komentāru. Skaisti, jā. Ņemu savus vecākus līdzi visās ģimenes aktivitātēs. Ejam pārgājienos, dodamies uz koncertiem, dažādām meistarklasēm, galda spēļu spēlēšanā, un viņi ar lielāko prieku piedalās visā. Mazbērniem vislabākie kompanjoni visās aktivitātēs. Domāju, ka reizēm domājam, ka viņiem būs grūti, viņi ir par vecu vai nepaaicinām sev līdzi, neiesaistam, bet patiesībā viņi var un pat arī ļoti to grib darīt. Kā iesaistīt tos, kas nevēlas iesaistīties? Šeit ir tādi skaisti piemēri, bet mums ir ļoti daudz gadījumu, kad vecāku gadagājumu cilvēks ir vientuļš, ir dusmīgs, ar sabojātām, varbūt savstarpējām attiecībām ar ģimenes locekļiem. Un kā šajās situācijās mēģināt? Primāri mums, protams, vajag, lai viņiem ir, kur doties un kur iesaistīties. Un es jau minēju sākumā, mums šobrīd ir dažādas opcijas, bet tās opcijas, piemēram, Rīgā, viņi ir vairāk nekā tas ir varbūt reģionos, kur nav šādas kopienas, kas pašas par sevi ir aktīvas. No pieredzes tas, ko es redzu, ir, ka ir vajadzīgs tas otrs cilvēks, kas reizēm paņem aiz rokas un izved varbūt pat vardarbīgi ārā, vai aizved uz šo pasākumu, gan arī izved tā, vardarbīgi, es nedomāju vardarbīgi, bet kas pietiekami labi aizrunā ausis, ka tas cilvēks tiešām arī dodas. Jo reizēm tas pirmais grūdienis arī ir tas būtiskākais, tas galvenais. Tas, ko es tiešām esmu redzējusi jau cilvēkos, varbūt, kam ir kaut kādas jau kroniskas slimības, ja tu atrodi to otru partneri, viņš ir milzīgs palīgs. Gan lai uzsāktu, gan arī lai turpinātu. Ir vairāk nekā skaidrs, ka mēs nekā speciālisti, nekā šeit sežot studijā runājot, mēs nevaram piespiest cilvēku iziet ārā un sākt kaut ko darīt. Mēs varam viņam pastāstīt par ieguvumiem, mēs varam viņam pastāstīt, kur iet, bet ar visu to viņam joprojām pašam arī ir mazliet jāgrib. Tā kā, ja mēs zinātu, kā šo izdarīt, tad tur jābūt Nobela prēmija droši vien.
Kādas ir demences pazīmes? Saprotu, ka novecojot atmiņa pasliktinās, bet kas ir tie signāli, kas varētu liecināt, ka man ir jādodas pie speciālista? Atvainojos, to runātā balss, jā. Demencei ir ļoti daudz dažādu paveidu, cēloņu, līdz ar to šie simptomi var būt atšķirīgi. Caurmērā, ja man būtu jādod tādas jumta rekomendācijas, viena lieta ir pavērot izmaiņas uzvedībā, izmaiņas tādā, emocijās, jo ļoti bieži, īpaši pie frontotemporālas demences, var parādīties kā pirmā simptomātika šī uzvedība, nevis kaut kādas šī kognitīvās izmaiņas. Teiksim, cilvēks pēkšņi kļūst dusmīgs un tikpat ātri nomierinās. Man ir bijis tā, ka es runāju ar cilvēku, un viss ir kārtībā, mēs iepriekš esam normāli sazvanījušies, pārunājušies, izrunāta ir ģimenes vēsture, un pēkšņi man ir jādod uzdevums, kas viņam nepatīk. Un cilvēks uzsprāgst. Un tikko sēdējis maindījā ārkā, viss ir labi, viss ir pozitīvi, viss ir super pūkaini, un tagad ir tiešām tādas ļoti, ļoti spējas izmaiņas. Tātad šīs emocionālās reakcijas izmaiņas personībā var būt viens no faktoriem. Ļoti bieži tās izmaiņas, kas parādās, ir kavēta uzvedība. Respektīvi, normāli mums ir automātiskas reakcijas uz lietām. Kad mēs esam normāli veseli pieaugušie, mēs varam savu reakciju, ja viņa nav sociāli pieņemama, pārrakstīt sociāli pieņemamā reakcijā. Ja es tagad paņemtu atsistu pret šo plauktu savu alkoni, ja es būtu viena pati, iespējams būtu piecstāvīgi vārdi, tā kā es šeit esmu kopā ar cilvēkiem un galā arī mani klausās un šis viss tiek ierakstīts, tad es droši vien vienkārši teiktu, au, pamasētu alkoni un ietu tālāk. Ja? Tātad man ir spēja pārrakstīt savu uzvedību. Cilvēkam, kam jau ir demence, ļoti bieži šī spēja vairs nebūs, vai viņa būs pasliktināta, pazemināta. Ja mēs skatāmies uz kognitīvajiem simptomiem, protams, tātad tas, ko es minēju saistībā ar atmiņu, vai mēs varam pazaudēt lietas, mēs varam reizēm kaut ko aizmirst, viss ir normāli. Jautājums, vai mēs spējam strukturēti atcerēties, ko mēs aizmirstām. Ja tu piecelies no dīvāna, aizēji uz virtuvi un saproti virtuvē, ka tu nezini, ko tu aizmirsi, bet tu atnāc atpakaļ, respektīvi, tu aizies uz virtuvi un nevar atcerēties, kāpēc tu aizgājies uz virtuvi, bet tu atnāc atpakaļ un tu atceries. Viss ir normāli, mēs nevaram visu laiku būt tādā, absolūti nemitīgā tādā fokusā un spēt visu izdarīt ļoti efektīvi. Mēs reizēm nogurstam, ja? Mums reizēm vienkārši ir bijis slikts miegs, mēs reizēm esam varbūt sliktā omā, un tas tā gadās. Bet ja mēs atnākam atpakaļ un tas atkal un atkal notiek tā, un mēs nevaram atcerēties, kāpēc mēs uz to virtuvi gājām, tad ir vērts padomāt. Apmaldīšanās, ja mēs nonākam pazīstamā vietā, varbūt es biju kaut kur aizdomājusies domās, kaut kur aizklīdusi, pēkšņi es nevarēju atcerēties, vai man bija jāiet uz 305. vai 306. kabinetu. Gadās, es varbūt neieklausījos. Ja es katru dienu eju uz šo kabinetu, un es katru dienu eju un zinu, kur ir 305. kabinets, un es vienu dienu atnāku, un es nezinu, kur ir 305. kabinets, ir vērts pierakstīties varbūt pie ārsta. Paldies! Nākamais jautājums, manuprāt, ir ļoti aktuāls un interesants viedoklis par senioru aprūpes namiem. Mēs zinām, ka šis arī ir diskusijas vērts attiecīgi, un ir liela daļa, kas no šī te ļoti, ļoti baidās. Un šeit ir jautājums, vai tas ir labi veco cilvēku psihei, vides maiņa, bet ir aprūpe un ir apkārt sava gadagājuma citi seniori. Tad tā sociālā vide atkal, tas faktorīši tā kā tiktu tad nodrošināts. Šis ir vēl viens no tiem jautājumiem, kur jājautā, kura iestāde. Ir vairāk nekā skaidrs, ka tad, ja tu paņem cilvēku un ieliec viņu iestādījumā, kur viss, ko viņš var darīt, ir gulēt gultās, varbūt skatīties kopistabā televizoru un varbūt ar kādu citu aprunāties, ja viņam atļauj, tad mēs zinām, ka tajā brīdī cilvēkam kognitīvo procesu pasliktināšanās notiek ļoti strauji. Mēs to vienkārši zinām. Ja mēs cilvēku ieliekam vidē, kur viņam ir iespējas iesaistīties nodarbībās, kur viņam ir iespēja iziet ārā pastaigāties, kur viņam ir doti kaut kādi varbūt mazie uzdevumi, kur viņš ir tiešām nodarbināts, iesaistīts,
viņš tur var augt. Šis ir jautājums, kam būtu jāvēlta ne tikai atsevišķa saruna, bet tam būtu jāvēlta atsevišķa saruna cikls. Latvijā situācija ir ļoti dažāda. Mums ir iestādes, kas ir ļoti labas aprūpes iestādes, ir iestādes, varbūt, kas dažādu iemeslu dēļ tik labi netiek galā ar tādu veselīgāku pieeju. Es negribu tagad izraisīt politisku konfliktu. Mums ir kur augt. Teiksim tā, mums ir kur augt, mums ir ko darīt. Ir iespējams izstrādāt brīnišķīgas aprūpes iestādes, uz kurām, un es esmu šādas iestādes redzējis, esmu tādās iestādēs bijusi, kur cilvēks arī jau tālākās, pat demences, jau tālākās, vēlākās pakāpēs, var justies labi. Un tas ir tas, uz ko mums būtu jāiet. Diemžēl joprojām ir ļoti liels skaits aprūpes iestāžu, kur cilvēks tiek aizvests, saprotot, ka viņš tur arī paliks. Un tas vairs nav par veselību. Vai vecāka gada gājuma cilvēkiem ir lielāks risks saskarties ar depresiju? Vai mēs to varam pamanīt? Kā mēs to varam pamanīt? Es nepateikšu statistiku šobrīd. Protams, risks ir. Riskam var būt dažādi faktori. Riska faktors var būt, protams, sociāla izolēšanās, sociālā izolācija, vientulība. Riska faktors var būt tiešām tā pašuztvertā nespēja. Es tiešām šobrīd nevarēšu atbildēt, vai gados vecāki cilvēki ir ar augstāku depresijas risku. Tas, ko mēs redzam, ir, ka depresija ir viens no riska faktoriem tālāk jau kognitīviem pasliktinājumam, un tas var būt arī kā viens no tādiem nosacīts simptomiem kādam no demences veidiem. Ko mēs varam ar to visu darīt? Mēs varam vērot. Mēs varam atkal būt atbalstoši, klātesoši, bet es tā būtiskāk, diemžēl, dziļāk nevarēšu pastāstīt, padalīties. Paldies! Un vīram 55 gadi. Un pēdējos gadus ir ļoti pasliktinājusies atmiņa. Bail domāt, kas būs tālāk. Ko es varu darīt, lai atmiņa viņam uzlabotos? Šeit jau ir tie iepriekš minētie faktori. Būtībā ir man liekas, ka jau... Būtu jāsaka to, ka vīrs aiziet pie speciālista. Un speciālists paskatās, vai tie ir tādi subjektīvas atmiņas pasliktināšanās, vai tiešām tur ir jau kaut kāda objektīva problēma apakšā. Protams, vienmēr var sākt ar ģimenes ārstu, kas droši vien ir vēlamais solis. Bet apmeklēt, protams, pēc tam var doties arī gan pie neirologa, gan pie psihiatra, kas tad paskatīsies sīkāk, uzdos pareizos jautājumus, precīzos jautājumus, jo es zinu vairākus neirologus, kas strādā tieši ar demenci, un tas, kā viņi tā ķer. Viņi zina, ko pajautāt. Viņi māk pajautāt, un viņi māk ieraudzīt, un man pašai ir milzīgs prieks ar viņiem sadarboties, jo es pati tādā veidā iemācos vairāk. Līdz ar to, ja ir aizdomas, vieglāk ir pierakstīties, aiziet pie neirologa. Neirologs nozīmēs uz vajadzīgajām pārbaudēm. Un, ja tiešām tur ir atmiņas problēmas, tad arī strādāsim ar atmiņas problēmām. Ja atmiņas problēma nav, tad tikmēr mēs varam padarboties ar tiem veselīgas dzīvesveidā paradumiem, vairāk palasīt, varbūt apgūt kaut ko jaunu, pamācīties tādā veidā, un likt sev atcerēties vairāk. Mazāk paļauties varbūt uz telefonu, kalendāriem, piezīmju lapiņām, likt sev mēģināt pašam atcerēties vairāk, un tas ir tāds dabiskākais, organiskākais veids, kā tiešām to atmiņu sev palīdzēt uzturēt. Bet, ja ir aizdomas, aizvien pie neirologa vai ģimenes ārsta. Jā, labi, paldies par sarunu. Pie mums šovakar ciemojās RSU vadošā pētniece Kristīna Šneidere. Un kādi varbūt noslēguma vārdi? Novēlējums. Jā, man liekas, ka es no šī visu pirmkārt paldies liels par uzaicinājumu, bet man šobrīd pašai tā aiziešanas sajūta ir tāda, ka jāaiziet ar tādu mīlestību pašam pret sevi. Un mīlestību pret to, ka sapratni par to, ka mēs novecosimies, bet tas ir diezgan neizbēgami, bet mēs kaut ko varam darīt. Ir uzvedība, ko mēs varam īstenot, un mēs varam tomēr uz to skatīties kā uz tādu dabiski noritošu ceļu, nevis kā uz kaut ko absolūti negatīvu, neizbēgamu, skumju, dusmīgu, briesmīgu, kā renesanses glaznās.
Skatāmies uz Tanti Meju, neskatāmies uz dusmīgām skulptūrām un dusmīgām gleznām. Paldies! Paldies šovakar! Šo sarunu varat noskatīties Facebook lapā Veselīga Rīga, 2 gan YouTube kanālā un Spotify sarunas par veselību. Un šī bija pirmā saruna. Attiecīgi ceturtdien, 21. novembrī, būs otrā saruna, kur mēs runāsim par sportiskām aktivitātēm, cik un kādas sportiskās aktivitātes ir veselīgas, kur ir robeža, un ciemosies mums sporta ārste Laila Ušācka. Paldies! Ar labvakaru!